ēdamo grāmatu festivāls, kurš katru gadu norisinās daudzās pasaules valstīs. Austrālijā, Brazīlijā, Ķīnā, Anglijā, Francijā un daudzās citās. Un cik man ir zināms, tad šī ir otrā reize, kad tāds notiek arī Latvijā. Festivāls tiek rīkots par godu franču gastronomam Gastrijā Savarēnam, kurš ir slavens ar savu grāmatu Garšas fizioloģija. Un ēdamo grāmatu festivāls ir Džuditas Hofbergas un Beatrises Koronas izgudrojums. Un Džuditai Hofbergai radās ideja par to, ka varētu veidot pateicības dienas tīklu, viņi ir amerikāņi, ja, ar grāmatu ilustrātoru attēliem. Ja. Un šī ideja radās 1999. gadā, tā kā aizsākšanās gadu. Un no tā laika šis festivāls ir audzis, pārveidojis un būvis lielu popularitāti visā pasaulē. Un nu jau festivāls no Amerikas Savienotajām valstīm ir apceļojis arī pie mums. Un tagad jūs esat guvuši nelielu ieskatu, kas tas ir vispār par pasākumu. Un tūlīt vārds tiks dots arī jums, bet vispirms izlozēsim uzstāšanās kārtību. Jums pastāstīsim par fragmentu no Stefānijas Fon Zigazāras grāmatas Klārkšņa. Šajā fragmentā viena populāra skolniece atbrauc mājās un jaunieši pārspriež to. Var sadarēt uz lūkstošu numuru, ka viņi izvest no skolas? Es teiktu, ka viņai ir tāds tukšs skatiens. Iespējams lieto heroīnu. Vai arī ir kaut kāds medikaments profesori vai valdījumi, piemēram? Esmu dzirdējis, ka viņi iestājas kaut kādā sektā. Viņi esat galīgi samājās prāts. Paklau, Lēra, Serīna taču tev noteikti izstāstījis, kāpēc viņi atgriežas. Ko klusē izstāst mums arī? Bet viņš priecēs par viņas atgriešanos. Es dzirdēju, ka viņa pagājušajā bija kaut kāds romāns ar kādu blautņu nokriņš visu. Viņai bija jāties avots. Un domāju, ka ne pirmais, tikai paskaties uz viņu. Jā. Un mēs pagatavojām šādu ēdienu. Tas ir šie te. Jo šajā grāmatā viss noteikti caur telefonu, tad vienīgi sarakstās un sūta šīs klačas caur telefonu. Mēs parādīsim nelielu fragmentu no grāmatas Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Ai, šodien ir mana dzimšanas diena. Es tā vēlējos saņemt sunīti, bet vēl projām to neesmu saņēmis. Sveiks, brālīt! Kāpēc tu esi nobiedējies? Čau, Karlson. Šodien ir mana dzimšanas diena. Es vēlējos saņemt sunīti, bet neesmu to saņēmis. Tātad tev šodien ir dzimšanas diena? Laikam daudz kārumu, ar kuriem mani pacienāt. Nezinu gan, Karlson. Kā domā, brālīti, patiks mūsu dāvana? Jā, noteikti. Kalmeņi. Brālīt, apsveicam dzimšanas dienā! Paldies, Dauli. Cienējieties. Pagad, cik tev šodien gadu paliek? 8. Bet kāpēc tad ir tikai viena torta un 8 svecītes? Labāk tad jau būtu 8 tortas un viena svecīte. Priekš tevis jau jā, Karlson. Nu labi, man arī ar vienu pietiks. Karlson! Tā ir domāta visiem. Labi, es arī jūs pacienāšu. Ēdamais ir šī kūka, tā tavas bija domāta, ka visas un valstis dāvana. 8 dāvana. Sveicināti! Esmu Spīļeste. Jūs jautāsiet, kāpēc man tāds dīvains vārds? Bet es to izdomāju pati, jo zaudēju savu identitāti. Šķiet, man patīk melna krāsa, bet vārdu savu es gan neatceros. Es atrodos pilsētā Melnklintī, kur apmetos uz dzīvu leduskapju kastē, kur atradu atkritumu konteinerā. Bet pats lieliskākais, kas atraudzies ar 4 melniem kaķiem. Vēl man patīk iegriezties kafejnīcā Bunkurs, kur mani cienā ar gārdu un gārdām sviestmaizēm. Šo dienas grāmatu es rakstu jau varbūt kādu dienu šajos ierakstos, es atradīšu sevi. Uz ielām visi mani vēro ar aizdomām, un vienreiz tāds aizdomīgs tipiņš aizvilka mani pat uz skolu.
Sveika! Es būšu tev skolotāja, kā tev sauc? Esmu Spīleste. Nē, kas tas par vārdu? Tagad tu būsi Šarlīna. Vai nevēlies Šarlīna klases priekšā pastāstītos ar citiem? Nē, paldies. Esmu Spīleste. Tev būs jāpaliek 1 stundu pēc nodarbībām un jānokas no galda apakšu košājumā gumī. Labi, es jums pastāstīšu par sevi. Tātad, mani sauc Spīleste Punkure. Manai mammai piederēja restorāns, kur pasniedza cilvēka gaļu. Tā bija ļoti iecienīta. Mēs bijām miljonāres. Mums piederēja ponijs un jahta, bet diemžēl tagad mēs bēgļojam no filmu. Mani piespieda pēcstundās par izrunāšanos, bet es tiku tā aizbēgu un atgriezos savā leduskapja kastē. Pēc kāda laika viens tipiņš teica, ka pazīstot mani, ka esmu Molija, bet atklājās, ka Molija esmu es. Mēs vienkārši esam ārēji līdzīgas. Man ir daudz draugu, kas mani dievina. Esmu bagāta un labi ieredzēta. Es gūstu godāms par iti visu, ko daru. Tomēr ir vēl viena lieta, kas man sāst ar Spīlesti. Arī man šādi tāda patīk pazust no mājām. Par to, kā Spīleste uzzināja, ka viņa sauc Emīliju, ka viņai 13 gadi, ka viņas mājas laboratorijā veic dažādas aizraujošas eksperimentus, un ka viņas istabā ir bāzņi piebāzts ar dīvainām lietām. To es varu uzzināt Roba Reigera grāmatā un Džesikas Grūneras Emīlija dīvaini pazaudētās dienas. Un šīs pirmais gatavoja bāra Čirkse Kraukla. Pastāstīt par Viljama Šekspīra grāmatu Hamlets. Hamlets bija Dānijas princis, un viņa tēvs nomira. Un nomira nezināmā nāvē, taču tagad ļoti tumšā naktī Hamlets satika savu tēva Rēgu. Rēgs pastāstīja, ka patiesībā tēvs bija nogalināts, un tādā veidā, ka viņš bija noindēts. Viņa brālis viņu noindēja ar indi. Un Hamlets nodomāja atviegt sava tēva nāvi. Un tad pilī parādījās aktieri. Un Hamlets palūdza aktieriem nospēlēt tieši to lūgu, kurā parādīts, kā Klaudijs, Hamleta tēva brālis, nogalina Hamletu. Tā, lai viņam paliktu sirdsapziņas tas, ko viņš izdarīja. Un tā viņi nospēlēja, un Hamleta brāļa tēva brālis. Un Hamleta tēva brālis, tas Klaudijs, kurš nogalināja, viņam palika aizdomas, ka Hamlets kaut ko zina. Un tāpēc viņš aizsūtīja Hamletu uz Angliju. Taču viņš negaidīti atgriezās un sākās cīņa ar zobeniem. Un beigās visi viens otru ar zobeniem nogalināja, un Hamleta māte izdzēra indi. Jā. Tagad tu? Nē, tu saki, Mēs jums pateiksim tā kā to galveno citātu no grāmatas, kuru jūs droši vien arī zināt. Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums. Kas prāta cienīgāk, vai ciestās būtas, ar ko mūs vajā ļaunais liktenis? Vai pacelt ieročus pret posta jūru un izbeigt visu. Mēs, kā jau redzat, izgatavojām piparkūks miroņgala formās. Lugās pārsvarā var redzēt, ka Hamlets tieši tur šo miroņgalu Jorsiku un saka šo citātu. Jorikum! Un mums ir karstais gudrs dzēriens, kurš tomēr nav karsts. Un tā ir, kā jau Kristīna teica, ka karalis tika noindēts, un tā ir tā karalīna. Brālīti, jābu, kas kundzi ieskati manas kopletītes, kamēr es iešu dušoties. Labi, ieskati. Un lai nevienu netīroķam, lai pieskatos jūs kopletītēm, ne? Malētis bērniņš. Palaidu boku, uz dušu. Izdargi, brālīti, manas kotlets, lai nevienu roķam, teikt neko ēd. Ai, propellers salūza. Kurus no to izskatību? Nekas, viss labi. Čau, brālī! Es mācos lūgu priekš teātra. Dīvaini. Nezinu. Kur
naudu! Čau visiem! Kāds tik labas mašrām? Kotlīts? Nē, tās nedrīkstēs! Tu nepareizajā pasakā. Čau! Romājas! Kas te pa jaunpadraci un kas ir manas kotletes? Karlisons? Nē, viņa nav. Nu vai zini? Bet mamma teica, ka nedrīkst aiztikt Karlisonu. Es jau zināju, ka manas kotletītes ir visgaršīgākās. Manas mājas Bet tu mamma teica, ka nedrīkst mani aiztikt. Jūs mani varētu pieskatīt. Rindā! Paklanīties! Uz priekšu! Paklanīties! Kas jau pieklājīgāk? Kas? Jūs esat tik neaudzināti! Jā. Čau. Ei, kas tev par neaudzinātu meiteni? Palaid. Nepareizi dziedi. Tevi mums jāaudzina kārtīgāk. Palaid. Un mēs jūs visus aicināsim dziedāties ar mūsu kotlešu maizītēm. Nepareizi, ar manām kotletēm.